izstās. 1, 2. Es domāju, viņi arī diezgan smagi ir. Rezonators, tālāk X-pipes, tad 2 tukši katalizatori. Un redzēs, kā viņi te ir ielocīts. Griezīs no šeit un mēģinās izvilkt trubu līdz šeienai. Saklabāju to veco pozīciju, to uzgali. Tur kaut kas skrabiņš. Redzēs to. Un ko pirmais bundulis ir nost, sver viņš kādi 6-7 kg. Būtu svaru izmērīt precīzāk, bet kopā svars salasās. Un kas tur mums palika truba, jāizveido būs tāds maziņš līkums un iziet ārā taisni. Te ir apmēram 60 cm. Man vajadzēs 1,20 m trubas. Šim vecajam rendiķim vajadzētu būt kā reiz pareizā diametra caurulēm, plus mīnus tur pāris milimetri. Tur vajag 35, 42 vai 45, kaut kas tam līdzīgi. Pastīsimies, kas tur apakšā darās. Šis autāk pārlicīts motors, tad viņš gaida savu starteri, kad beidzot kāds viņam ieliks starteri. Un te normāli izplūda taisīt savā laikā. Tur smuki līkumi. Viens iet tā. Tā varētu labāk redzēt. Un griezīsim nost un re, kādi smuki līkumi te mums ir. Kā te es pasties, kā perfekts līkums gandrīz nobities mazliet. Perfekti. Uzgalis un uzgulis, ko viņa kaut kas bijis lāpīts. Ir smuks līkums. Žēl, ka maz diametru. Tur nepriek šaubīgi, kā reiz nevar. Tagad es te štukoju, kā no šī te visu uztaisīt. 2 vienādas caurules. Viena jau būtu ideāla, bet viņa ir par īsa. Tad es sanāk, viņa jāzāģē kaut ko šeit, 60, un jāaudzē klāt kaut kas no kaut kā tā. Vai arī nogriezt īsāku, pieaudzēt tos resnos gabalus. Svārstās viņi ies tur. Varētu šo resno gabalu pieaudzēt, jā. Ko? Abas pa 60 cm. Šeit nācās pielikt to lielāku diametru cauruli. Nāksies mazliet iezāģēt, pakopēt un sametināt kopā. Vienai trubai čut mazliet lielāks leņķis ir. Tāda tas nemaisīs, principā. Tiks, kuru tikko atkodu, tā kā caurulis dažādu diametru. Es to iezāģu taisu. Un tad rāmuru pakopēju mazliet maliņus nost. Beigās sanāk ļoti plotna. Mazāk vajadzēs ar pulverstiepu kaut ko te kļūtīt. Jau labi turās. Man ir pārsteigums. Pirmo reizi mūžā ar pulverstiepu. Nekad līdz šim pa 10 gadiem neesmu viņai stāvējis klāt. Tas kaut mētājs ķīniešu aparāts. Es jau biju pārsteigts, kad sanāca uz saķert, un nekas nedega cauri, nekas. Viss ir tik vienkārši, tik mīksti metinās ar to pulverstiepu. Es esmu pilnīgi šokā. Kāpēc es agrāk to nepamēģināju? Tad es esmu sametināts, izturpīgi patīkami, gaidīt. Tā, un te viss ir salikts. Tos uzgaļas ir pagrūti uzlikt, lai viņi vienādi izskatās. Lai nav tā, ka viens kaut kā ne tā izstās, uz vienu pusi uz otru. Ir mazliet jāpačkarējās. Viss pa vienkārši, un mazliet pietrūka trubas. Nācās stiķēt kopā. Tā, tas ir gaišāk. Kaut kā tā vienkārši. Nāc ar mazu līku, mazas tās līkumiņš tā aiziet. Viss. Šādi turētājus likt nevajadzētu, vajadzētu maksimāli kaut ko vertikāli tā, lai nav viņai tā lauziena, bet šī gadījumā tas nav svarīgi.
smalks mainījies. Skatīsimies, ko darīt tiem katalizatoriem, jo skaņa tikpat kā nemainījās. Viss, kas mainījās, labāk turbīnu var dzirdēt. Un viņa ātrāk uzņem aparatus. Kaut kā tā. Pastīsimies, kas notiek ar tiem mūsu katiņiem. Redz, kā izgriezti, brutalizātoru, placi un tukši. Bet nezinu, kā es tikšu klāt. It kā no šīs puses ir izjaucams savienojums. Ja šitien griezt pušu, es nevarēšu tik klāt piemetināties no otras puses, no augšas. Varbūt, ja šito noņem, varbūt augšā ar gofru viņu var kustināt, bet es nezinu, kas tur augšā darās. Tā arī tas sanāca. Tur augšā ar gofra. Viņi nonāca šitā lejā. Vienoju. Tā gaismu. Īstenībā šeit varēs tik klāt piemetināties. Tur mazliet grūtāk būs vienīgi no otras puses. Kaut kā tā. Labi, šitien griežam nost. Tad domājam, kā nodīt trubus uz šito pusi. Tur noteikti katrai trubai ir kaut kāds konkrēts garums, kā nekā viena ir garāka, ne īsāka, bet mēs paļausimies uz veiksmi. Kur ir mūsu katalizatori, tur no augšas nogriezt pagrūti piekļūt, tāpēc nācās vienkārši brutāli nolaust. Domāsim, kā aizvadīt tās trubas. Noteikti tā kā šim auto skati nebūs paredzēts iet, bet jebkurā gadījumā būs jāpērk jauns downpipes ar visiem katalizatoriem, griezīsim nost šos te un liksim atpakaļ. Un tad sanāks, tad vajadzēs domāt kaut trubas turpinājumu. Trubā ir diezgan sūdīgi, likās, ka viss sajies, bet pagaidām trūkst. Ot izgriez ārā katiņu bunduļus, kur jau bijuši izoperēti, tad taču nekā nav. Mēģinu no kādiem plamiem, no līkumiem piedzīt tās vietas. Te viena aiziet garāka, ta otra taisnāka, sāk ar grūtāko. Sanāca diezgan normāli piedzīt, bet tāpat tas līkums. Kāda lūžiņa bija, tāda bija. Reiz sāba downpipes noderēja, kā reiz līkums. Tieši tāds kāds vajadzīgs. Kur vietā smuki tā aiziet. Turieni. Tā izskatās, bet diezgan smuki aiziet tā plāvna. Tagad ir jāpiedzina taisnākā. Sāku ar grūtāko. Cerams palicis būs vēl, cerams vēl ir kaut kad cauro palikus, no kā varētu uztaisīt viņu. Reka no šitās. Viņa jau bijusi kaut kas darīts ar viņu. Derēs. Metināt tik labi gāja un beidzās stiepli. Pilnīgi. Tagad pālī jābrauc pakaļ uz bodi. Un tā nav zināms, vai tur mums pār būs. Viss ir čoka. Viss ir čoka. Un jālēs garām. Ar tām dīzeļiem vienmēr man kaut kā otro reizi sanāca tā, ka tā izpūta var dzirdēt, kā viņa pūš gaisas, vilpo tā kā, ne jau patīkamā ziņā, bet tā sanāk, nezinu, kas par pišku. Bet, redzēsim.